Man liels prieks, ka es varu piedalīties šajā diskusijā. Es uzreiz gribu pateikt, ka man bija liels pārsteigums par balsojumu. Tiešām liels pārsteigums. Kāpēc es esmu par, ja? Un kāpēc es piedalos šajā diskusijā, jo es esmu 5 bērnu tēvs, es esmu ar to saskāries vairāk kārt, kas skolotāji nosaka un viņi pasaka, pilnīgi neuzklausa vecāku viedokli vispār, kādiem pasākumiem skolās un tā tālāk. Ja? Tāpēc es esmu par un pārstāvēšu šobrīd biedrības asociācijas ģimene viedokli. Un runājot par vecāku iesaistīšanos izglītības sistēmā, mēs nevaram atstāt bez ievērības to, ka tās sekas, likumības sekas, kas notiek šobrīd, ja, kad ēnu ekonomika mums ir seksuālās transmitīvās slimības, prostitūta, noziedzība, pavirša attieksme pret darbu, sabiedriskiem pienākumiem, tas viss veido to likumību, kas ir to likumības procesu mūsu valstī. Šobrīd lielākajai daļai vairāk rūp līgums ar hipotekāro kredītu, nevis līgums tur vienot laulību, ja, attiecības veidot, lai pilnveidotu pilnvērtīgu ģimeni. Un uzdodot debats jautājumu, vai skolotājiem būtu jāņem vērā vecāku viedoklis par likumību, izvēloties mācību materiālus, mēs mēģinām domāt, ka vecāku atbildība un līdzdalība beidzas brīdī, kad bērns pārkāpja skolas slieksni, ja? Bet tas tā nav. Vecāka atbildība pilnīgi visām bērnu dzīves jomām, un tā skaitā par izglītību, ir atbildīgs vecāks, jo viņš ir tas, kas nosaka, kas bērnam ir vajadzīgs. Viņam ir uzticēts bērns jau kopš dzimšanas brīža, un viņš ir par to atbildīgs. Ja vecāki pienācīgi rūpēties par bērnu un liedz viņam saņemt viņa spējām atbilstošu izglītību, tas var tikt uzskatīts kā par bērnu tiesību pārkāpumu. Savukārt, skolotājs neņem vērā bērnu intereses un viņa vecāku uzskats, nesadarbojas ar vecākiem izglītības procesā, tādējādi pārkāpjot satversmē nostiprinātu uzskatas brīvību. Un tas tiek pasniegts jau kā skolotāja radošās brīvības ierobežojums. Bērnu tiesības aizsardzības likumā paredz, ka bērnam ir fiziski un intelektuāli nenobriedošai personai vajadzīga īpaša aizsardzība. Tas ir noteikts bērnu tiesība aizsardzības likumā. Un vecāki ir vienīgie, kas vislabāk zina savu bērnu un var lemt par viņa pasākumu vai materiālu piemērotību, kas bērnam ir vajadzīgs un kāds ir viņam tās intereses. Līdz šim izglītības likumā deklaratīvi noteica likumiskās attīstības nepieciešamību. Taču tajā nebija praktiska mehānisma, kā šo mērķi sasniegt. Saeima veicot šī gada grozījumus izglītības likumā uzdeva izglītības zinātnes ministrijai izstrādāt audzināšanas, valstiskās un likumiskās audzināšanas vadlīnijas, metodoloģiski noteikt mehānismu, kā tiks sasniegts likuma mērķis. Biedrības asociācija ģimene veica aptauju starp vecākiem. Un šis aptaujas rezultāts bija tāds, ka aptaujātie vecāki ir vienisprātis. Bērnu izglītošanas pamatmērķis un metods nedrīkst būt pretrunā ar vispār pieņemtajām morāles un likumības normām. To teica pilnīgi visi vecāki, kurus mēs aptaujājām. Tas nozīmē necenzēts vārdus lietošana filmās, datorspēlēs, reglamentēta ar ministru kabineta noteikumiem, tas viss ir, kā arī to lietošana ir aizliegta sociālās korekcijas izglītības iestādēs. Tādēļ ir rūpīgi jāizvērtē katrs gadījums, kad mācību procesā rodas nepieciešamība lietot materiālus, kas neatbilst, kas satur lamu vārdus vai vulgārismu. Iepriekš to visu ir jāsaskaņo ar bērnu vecākiem. Veidojot bērnu un jauniešu izpratni un mākslu sabiedriskā dzīvē jautājumiem,
ir jābūt atskaites punktam, vērtību sistēmai. Cilvēks nevar eksistēt bez vērtību orientācijas. Un šajā sakarā, šajā jautājumā es paņēmu līdzi Latvijas Nacionālās attīstības plāns 14. 20. gadam, kur ir skaidri un gaiši pateikts, 6. lapas pusē, ikviena skola ir ieinteresēta pilnveidot savu mācību vidi un tiekties uz labiem rezultātiem, jo skolēnu vecāki ir kļuvuši par aktīviem un atbildīgiem izglītības procesa dalībniekiem. Tas ir apstiprināts mūsu valdībā. Vēl viens dokuments. 2030. gadam Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam skaidri ir rakstīts vecāku iesaistīšanās mācību procesā. Skolotājiem un skolu vadītājiem jāveido pēc iespējas ciešāka saikne ar skolēnu vecākiem. Saiknes veidošanai var izmantot dažādas paņēmienas, rīkojot vecāku un bērnu sapulces, svētku sarīkojumus, organizējot kursus vecākiem, ierīkojot skolā vecāku istabu un tam līdzīgi. Šajos dokumentos tas ir skaidri definēts un tie ir pieņemti valdībā. Paldies par uzmanību. Paldies, Margot. Paldies par jūsu viedokli.